Es izslēdzu motoru. Klusums nāk kā svešs, nevis bail, bet tukšs. Es aizvēru acis, bet domas turpina skriet. Tās nedzird, ka esmu apstājies. Klusums nesāp. Es vienkārši aizmirsu, kā tajā elpot. Šis nav miers, šis ir tikai pārtraukums, kurā ķermenis vēl gaida signālu. Bet nekā nav, tikai tukšums. Es meklēju elpu iekšā, bet atradu tikai skriešanu. Kad es pēdējo reizi stāvēju uz vietas, neatceros. Es aizmirsu, kā skan mana elpa, tā vairs nav skaņa. Tā ir tikai pauze starp domām. Pauze. Es aizveru acis, es mēģinu ielpot, bet plaušas vēl skrien. Pauze. Kaut es stāvu. Pirksti uz stūres vēl silti, bet nav kur braukt. Es izslēdzu motoru, bet ķermenis vēl vibrē. Tāpēc, ka šī vibrācija ir kļuvusi par manu normālu. Es neprotu būt mierīgs, es protu tikai būt izsmelts un saukt to par atpūtu. Viss ir labi, tu vari atlaist. Nē, es nevaru, jo es aizmirsu, kā tas izskatās. Es aizmirsu, kā skan mana elpa, tā nav skaņa. Tā ir tikai atstarpe starp stresu. Es gribētu ielpot mieru, bet manas plaušas ir pieradušas tikai pie darba un klusums. Klusums šķiet kā slinkums. Es izslēdzu motoru, es izslēdzu gaismas, es palieku sēdēt. Kurā brīdī es aizmirsu elpot? Un kāpēc man šķiet, ka elpošana ir greznība?